Nākamais runātājs vai runātāja savā anketā nav minējusi konkrētu mūzikas žanru, bet ir norādījusi uz nedziedošu mākslinieku, kā saka, kurš ir viņas mīļākais. Tāpēc es mēģināšu arī kaut ko ļoti mākslinieciski sajūtu. Padoties varēs vienmēr, bet tas nav tas plāns, kas viņas iztēlē. Viņas analītiskā intuīcijā pavisam citus, daudz interesantākus scenārijus izspēlē. Sākat plaudēt? Agnija Dzelme, uzņēmuma Bitus Latvija vadītāja, kurai dzīvojuši ar savu uzņēmumu dzīvi un visus 30 gadus tu esi uzņēmumā no paša sākuma līdz šodienai. Tev ir pieredzes, ko stāstīt, kā uzņēmums ir audzis un mainījies. Bitus Latvija pieredzes stāsts. Agnija Dzelme, aplaus vēlreiz. Sveiciens visiem šajā lietainajā dienā. Man jāatzīst, man nav īsti pieredzes, varbūt tādās publiskās runās. Varbūt es pat apsēdīšos, ja pārmēru satraukšos. Jā, tātad, ko es jums varētu vispirms sākt ar to, ka es iepazīstināšu, kas mēs esam. Tātad, mēs esam uzņēmums Bitus Latvija, kurš varbūt tās vairāk ir pazīstams ar nosaukumu Bikolat, kā mūs dibināja. Neiet uz priekšu, aizgāja. Tātad dibināts 1993. gadā, mūs dibināja islandiešu uzņēmums. Doma tajā laikā bija vienkārši nodrošināt Islandu ar koku materiāliem, jo Islandē koku materiāli ir, teiksim, tāda ļoti pieprasīta prece, un Islandē mežu nav. Par to varbūt tās arī mazliet es pieskāršos vēlāk. Tātad šobrīd mēs esam izauguši par daudz nozaru uzņēmumu, kas vairs nav tikai koku materiāli. Mums ir vairāki biznesa virzieni. Tātad kokapstrāde joprojām ir. Mums ir, bet apgrozījumā viņi ir tikai mazāk pa 50%. Mums ir koka logi durvis, mums ir koka mājas un arī dārza produkti un granulas, kuras tiek ražotas vēl vienā ražotnē Cēsīs. Mums ir kopumā 2 ražotnes, lielākā ir Valmierā. Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka esam piederīgi Valmierai, bet mums, protams, vēl joprojām ir birojas Rīgā, jo patiesībā viss stāsts sākās ar biroju Rīgā. Ja mēs runājam par kādiem cipariem, kur mēs esam šobrīd, tad mums uzņēmumā ir 430 darbinieki, uzņēmuma apgrozījums 70 miljoni, un no tā eksports ir vairāk kā 90%, un ja šī fóruma tēma ir eksports, tad laikam var diezgan droši apgalvot, ka mums ir zinām pieredze eksportā. Un gatavojoties šai prezentācijai, es arī sev uzdevu jautājumu, par ko būs šis stāsts. Un kā tika minēts, man ir pietiekami liela pieredze būt kopā ar uzņēmumu no tā, ka uzņēmums bija maziņš, kad mēs sākām un bijām 3 darbinieki. Un ļoti daudz, kas ir bijis, ja, un kādā veidā varbūt atsījāt, kas ir tas būtiskākais, un neizmainīties sīknaudā. Un es nolēmu, ka tā tad man būs 2 stāsti, kas raksturos varbūt tās 2 būtiskākās lietas, kas eksportā ir svarīgas, jo varbūt par šīm te būtiskām lietām runājot, ja mēs runājam, kas vispār ir svarīgs eksportā, ja, un visus noņemam lēnām garā analizējot nost visu, kas varētu, kas ir pakārtot, tad patiesībā man paliek tikai 2 lietas, par ko es gribētu runāt. Pirmā ir prece, kurai ir pieprasījums ārvalstu tirgū. Tātad tā prece ir kaut kas, ar ko viņa ir specifiska. Koks, principā, ja mēs tā runājam, ir Latvijas eksporta prece numur 1. Latvija ir eksportētāja valsts, ir valsts, kurās ir liels patēriņš, bet nav mežu resursu. Tās ir importētāja valsts, tātad mēs jau esam savā ziņā pareizajā industrijā. Otra lieta ir pircējs, ja? Pircējs, kurš šo preci pieprasa, ir gatavs maksāt par to, un tas, kā mēs viņu čubinām, iegūstam, noturam,
un tā tālāk. Un tātad te man ir 2 stāsti. Un pirmais stāsts varbūt tās ir par to, kā mēs sākām. 93. gadā mūs dibināja ģimenes uzņēmums Islandē. Islandē šim ģimenes uzņēmumam piederēja būvmateriālu veikali ar nosaukumu Biko, ļoti līdzīgi mūsu depo, kur cita starpā arī pārdeva koka materiālus. Kā jau es minēju, koka materiāli Islandē ir ļoti populāri, un Islanda Eiropā ir bijusi slavena tajā laikā ar to, ka viņiem ir lielākais koka materiālu patēriņš uz iedzīvotāju. Latvijā tajā laikā koka materiāls nebija, teiksim tā, ļoti lielā vērtē. Protams, ir svarīgi arī tas, ka Islandē vispār nav meži, jo tas viņa klimats ir tāds, jā, ka tur koki neaug. Jā. Man slaida ir tas jociņš vai neko darīt. Ja apmaldās Islandes mežā, vienkārši piecelties kājās, jo izaug tas tie ir tādi vairāk krūmi. Jā. Protams, kāpēc Latvija un tā? Te ir arī tas stāsts, ka Islandes uzņēmums tika dibināts 1962. gadā, un tie veikali tur jau bija labu laiku. Un šos koku materiālus viņi pirms tam pirka no Krievijas. Ja? Un tie bija padomju laiki, kad bija ārējās tirdzniecības organizācijas. Viņi pirka ar holandiešu aģenta starpniecību. Droši vien tur bija centralizētā organizācija Ļesprom, sūtīja ar kuģiem uz Islandi, lai tie koku materiāli atbilst veikalu sortimentam. Viņiem Islandē bija ražošanas iespējas, viņi viņus kaltēja, ēvelēja, pārdeva savos veikalos. Padomju Savienība sabruka, un tā ierastā piegādes ķēde savā ziņā arī sabruka. Viņi skatījās un meklēja citus variantus. Protams, varēja pirkt no Zviedriem, Somijam, ja? Bet tas jau bija cits cenu līmenis. Ja? Un tā viņi skatījās varbūt tās uz kādu no bijušajām padomju valstīm un nonāca pie Latvijas. Ja? Un Latvija pirmām kārtām ar ko? Bagātīgi mežu resursi, kvalitatīvs koka materiāls, jo koka materiālu tirgu savā ziņā ir svarīgi, kur tas koka materiāls ir audzis. Mēs esam tajā saucamajā mērenajā klimatā, koks auga lēnāk, viņš ir daudz izturīgāks nekā, piemēram, koks, kas ir audzis Itālijā vai Vācijas dienvidos. Protams, varbūt tas, kas ir audzis Sibīrijā, ir vēl labāks, jāpiemina. Kas mums vēl ir labs, mums ir Islanda ir sala, tur ir neaizsalstoši mums Rīgas jūras līcis, tātad transportēšanas problēma arī ir atrisināta. Un arī tā nākotnē domājot, mēs esam pietiekami tuvu Krievijai, varam arī, teiksim, sagādāt koku materiālus no turienes. Krievu valodu mēs zinājām tajā laikā ļoti labi. Es gribu šitien paiet mazliet atpakaļ, un varbūt pirms tam tas, ko es neparādīju, apmēram šādi izskatījās Biko veikali Islandē. Un tad, līdz ar to, teiksim, kas tajā brīdī vēl notika Latvijā, apmēram ap to laiku, jo mums ir dažas bildes manā prezentācijā ir skanētas no fotogrāfijām, viņas tā kvalitāte ir tāda dīvaina, bet man likās, ka varbūt šajā stāstā tam ir zināma nozīme. Latvijā tajā laikā tātad bija juku laiki, bija denacionalizācija, privatizācija, daudz atguva mežu īpašumus, saķīlēja kaut kādas zāģētavas un sāka mēģināt kaut ko piedāvāt. Pieprasījuma Latvijā vietējā nebija. Tātad bija eksports. Pieredzes nebija, valodas zināšanas, pārsvarā arī, ja? Bet cena, ko mēs varējām piedāvāt ārpusē, bija ļoti salīdzinoši lēta. Un tas, teiksim, ja mēs runājam par tādiem industrijas skandāliem, tad apmēram tas 93. 4. gads bija slavena ar to, ka Latvija kā valsts pārpludināja Eiropu, jo īpaši Lielbritāniju, ar lētiem koka materiāliem. Zviedru kokrūpnieki, kas tur bija dominējuši tirgu, teikt, ka viņi bija nikni, laikam būtu diezgan paklusēt. Jo cenu starpība bija ļoti būtiska. Tātad es eju uz priekšu to, ko es jau tās parādīju. Tas, kas varbūt trūka, bija pieredze, un trūka varbūt tās arī nauda, kaut kāda apgrozāmie līdzekļi. Un tas deva iespējas visādiem starpniekiem. Un tas, ar ko mēs sākām, maziņš birojs Rīgā, 10 kvadrātmetri. Tas, ko mēs darījām, mēs vienkārši pirkām koku materiālus ostā, sūtījām uz Islandu. Muitošana, iekraušana, formalitātes. Islandieši deva naudu. Izveidojām savu piegādātāju loku. Laiki bija tiešām interesanti. Maksājām skaidrā naudā, viņi mums rakstīja kases orderus. Tie esam mēs.
droši vien apmēram tā kā, es nezinu, vidusskolnieku pulciņš. Islanda, kuģi, kādi viņi toreiz bija. Islanda parasti fraktēja pilnu kuģi, un mums bija svarīgi viņu piepildīt pilnu, un parasti viņš tika likts, kamēr vairs kapteinis teica, viss, vairs nevar. Tātad, principā, jo vairāk iekrauj, jo, teiksim, islandiešiem tas lētāk izmaksā. Domāju, ka, teiksim, tajos laikos tas, ka mūsu islandiešu mātes uzņēmums atrada iespēju pirkt no mums, nevis pirkt tirgu no Zviedrijas kokrūpniekiem. Es domāju, viņi ietaupīja 50% kā minimums. Tad jau, ka mēs jau bijām tā sacīt degunu apsildījuši, mēs jaunie ambiciozie cilvēki sakārtojuši visu administrēšanos, atskaitīšanos, tad jau radās doma tālāk, ja? Ja jau šeit ir zemes izmaksas, kādas toreiz bija, jo algu līmenis Latvijā bija nesalīdzināms ar Eiropu, tad jau jāsāk darīt kaut ko tālāk. Cita problēma bija arī, ka tas koku materiāls reizēm, ko mēs ostā iepirkām, viņš nebija varbūt pietiekami labas kvalitātes, jo mūsu mazie ražotāji mēģināja ielikt pa vidu kaut ko saplīsušus gabalus vai vēl kaut ko. Kā rezultātā mēs nolēmām, ka mēs gribam iet tālāk, varbūt attīstīt ražošanu, un viss sākās ar savas ražošanas vietas izvēli. Un šeit par labu krita Valmiera. Iemesls mans kolēģis no tiem laikiem, ar kuru mēs joprojām esam kopā biznesā, ir dzimis audzis valmierietis, un aprunājoties riņķī, Valmiera mežiem bagāta, tuvu Rīgai, mums piedāvāja iegādāties lielopu fermu, kur tajā brīdī likvidēja. Tajā brīdī, kad mēs viņu pirkām, tur vēl bija govis iekšā. Droši vien tagad, skatoties uz šīm bildēm, tas ir kaut kas tāds, ko varētu rādīt bez tabū, ja vēl liktu, teiksim, kādiem cilvēkiem tur, teiksim, kaut ko darīt. Bet visādā gadījumā mums bija vieta, kur mēs akumulējām tos koku materiālus, nodrošinājām, ka mēs viņus izšķirojam pirms nosūtīšanas tālāk. Ar to mēs sākām. Tas jau arī bija savā ziņā punkts, ka nav jēga sūtīt nekvalitatīvus. Tad mēs uzlikām žāvētavas, atkal, teiksim, mēs samazinām transportēšanas izmaksas, žāvēts koks ir vieglāks, viņu pārpakojot, viņš aizņem mazāk vietas, var vairāk iekraut kuģī. Žāvētavas tajā laikā bija inovācija, un te mēs jau arī, ja līdz tam mēs pārdevām tikai Islandai, tad te mēs sapratām, ka mēs esam konkurētspējīgi un varam iet citos tirgos, un mēs vienkārši toreiz sūtījām vēstules. Jā, un tās galu galā mēs pat bijām sekmīgi ar to, ka mēs viņus sūtījām, jo cilvēki atsaucās ārvalstu tirgos Anglijā, jo principā mēs bijām stipri lētāk kā Skandināvija, tas bija mūsu plus, un aiz mums stāvēja Islanda, mēs nebijām mazs uzņēmums, mums bija finansiāla stabilitāte. Tālāk mēs atvērām ražošanas līnijas, tāda izskatījās ražotne apmēram ap gadsimtu miju, mums bija 5 hektāri zemes. Šobrīd mums ir kopumā tajā vietā 40 hektāri zemes, mēs esam atvēruši citus biznesa virzienus, kā koka logus. Mums ir paneļu māju un moduļu māju ražotne. Kaut kā tā. Tas ir pirmais stāsts, kura morāli galvenokārt ir tā, cik svarīgi ir prets un cik svarīgi ir konkurētspēja. Šajā gadījumā šobrīd mums ir ļoti daudz klientu ārpus Latvijas, kopā pārpa 150, konkrēti 40 Francijā. Otrs stāsts mums ir par logiem durvīm. Un, logos durvīs arī viss sākās no Islandes, jo Biko paspārnē darbojās jau logu durvju ražotne, viņiem bija tirgus. Produkts bija attīstīts, bet tā ražotne nebija peļņu nesoša, jo Islandē izmaksas tomēr bija stipri augstas. Tur arī bija problēmas ar darba spēku, ar viņa pieejamību. Ja? Kā rezultātā tika pieņemts lēmums pārnest šo ražotni no Islandes uz Latviju. Un šeit mēs savā ziņā esam izgājuši tos etapus gadu gaitā no tā saucamā low cost location, jo, kad šis lēmums tika pieņemts, tās galvenais faktors bija tas, ka Latvijā izmaksas ir zemākas, līdz tam, ka šobrīd mūsu ražotne, es domāju, ka ir viena no efektīvākajām Baltijā, kas ražo principā 30,000 vienību gadā, kas ir nenormāls cipars, ņemot vērā, ka mēs neražojam standarta logus,
bet ražojam tieši logus uz pasūtījumu, kur katram galā ir konkrēts īpašums, konkrēta māja. Un te mums ir atšķirībā atkal no tā iepriekšējā stāsta 2 tirgi. Viens ir tas mūsu Islanda, ar ko tas viss sākās, un otrs mums ir Lielbritānija, kur mēs sadarbojamies ar uzņēmumu Timberwindows.com. Tie produkti ir ļoti atšķirīgi, ko mēs ražojam. Islandē tās pārsvarā ir Bikopa klienti ir būvnieki, tās pārsvarā ir jaunbūves, tur ir lielas vitrīnas, pārsvarā baltā krāsā, nav nekādas cakas, ja. Timberwindows Lielbritānijā ir pilnīgi cits stāsts, tur ir visas cakas, jo tur tie produkti ir nevis jaunbūvēm, bet tā saucamajā replacement market, kur logi ir nomaiņai, teiksim, jau vēsturiskajās ēkās, tādās kā Viktorijas laikmet, Džordža laikmet. Principā tas stils ir tieši tāds pats, ka tikpat labi mūsējais varētu būt arī Downing Streetā 10, ja. Tātad 2002. gadā šī ražotne tika pārcelta. Mēs sākām ražot tikai Islandē, un tā tas turpinājās apmēram līdz 2007. gadam. Te ir dažas ražotnes bildes, labi, tās ir šī brīža bildes, nav gluži sākums, bet daudz kas neatšķirās. Tātad ražojam mēs diezgan lielos apjomos, un mēs visus tos gadus, kad mēs nostiprinājām ražotni, mēs skatījāmies tomēr arī uz vēl vienu tirgu, jo, likt olas vienā groziņā baigi labi nav. Tajos pirmajos gados apgrozījums strauji kāp, jo Islandes ekonomika arī strauji kāpa, ja, un tad mēs visi ļoti tuvojāmies tai saucamajai lielajai krīzei, kas bija 2008. gadā, un Islandē šī krīze bija ļoti sāpīga. Islandē bija pamatīga krīze tieši tajā ziņā, ka Islanda ir maza valsts, maza ekonomika ar vietējo valūtu, un bija brīdis, kad Islandas krona, varētu teikt, starptautiskos tirgos tika pārstāt kronas kotēšanu. Un tas message, ko mēs saņēmām no mūsu partneriem Islandē, bija tā: pārtrauciet ražot, mēs nezinām, kā mēs jums samaksāsim, jo krona ir brīvajā kritienā. Ja? Tas bija gandrīz vai valsts bankrots, un pēc 2008. gada mūsu apgrozījums Islandes tirgu nokritās pa 80%. Paldies Dievam, ka tas bija tieši tas brīdis, kad mēs sākām sadarbību ar Timberwindows, kur ir atkal viņi bija ar citu pieeju, tur bija marketinga ideja, kā ar marketinga palīdzību un IT panākt ar vien lielāku izaugsmi Anglijas tirgu, un Anglijas tirgus ir liels, tātad tur tādas mājas ir daudz. Viņiem bija jau viens ražotājs Polijā, un viņi negribēja būt atkarīgi tikai no viena ražotāja. Viņi gribēja atrast vēl vienu ražotāju. Tā viņi nonāca galā pie mums. Kamēr mēs ar viņiem sākām tās attiecības, tad pirmās kraus mums aizgāja tieši tajā 2009. gadā, ja, kad jau, teiksim, viss bija diezgan pamatīgi slikti. Un šeit, uz šī slaida, kuras te varētu klikšķināt, ja, ir tas, kur var redzēt, kā, teiksim, tas bizness atkopās. 9. gads bija smags. Islanda, varētu teikt, atkopās un atguva savus iepriekšējos apjomus tikai 16. gadā. Paldies Dievam, mūsu otrs tirgus tajā brīdī diezgan strauji attīstījās. Tas, kas būtu jāpiemina, ka, lai arī tas mūsu otrs tirgus strauji attīstītos Timberwindows, viņiem arī bija nepieciešama papildus līdzekļi, un viņi piesaistīja tā saucamos private equity fondus. Tie fondi, kas dod naudu uzņēmumiem ar domu, ka tās ieguldījums ir pamatkapitālā, un viņiem ir plāns pēc gada iziet. Un tad, kad tas notikās, mēs ļoti uzmanīgi vērojām šo situāciju. Jo tas bija tāds interesants moments. Tā nauda nebija maza, ko viņi gribēja par to kompāniju. Un tie scenāriji arī bija tādi. Viņi piedāvāja, vai mēs nevēlamies iegādāties, vai poļu partneris. Poļu partneris, mēs domājam, nav risks, bet mūsu risks bija, ka viņus varētu iegādāties kāds cits konkurents. Kāds arī logu ražošanas uzņēmums, kurš principā ar to būtu nopirts tirgu, jo tirgus bija. Viņš auga, kā var redzēt pēc šiem te. Un šeit 2021. gadā
mēs galu galā pieņēmām stratēģisku lēmumu iegādāties to klientu, vienkārši, lai nosargātu tās savas pozīcijas, nosargātu savu tirgu un nezaudētu šo visu. Es saprotu, ka man laiks tuvojās beigām, un es apaļojos tātad ar noslēguma atziņām, ko es gribēju pateikt ar šo stāstu. Ja pirmām kārtām eksporta panākumu pamatā ir preces, kam ir tirgus un pircējs. Tas izklausās pašsaprotam, bet tur ir liels darbs jāieliek. Attiecības ir strateģisks aktīvs. Ja, ir jāsako tam, ko dara jūsu klients, jo īpaši jums viņš ir liels. Ir jāskatās, vai viņam iet labi, jo bizness ir labs tikai tad, ja tas ir labs abām pusēm. Elastība, drosme rīkoties krīzes brīžos. Ir jābūt elastīgiem. Laiki mainās, pasaule mainās. Mēs esam Latvijas uzņēmums, mēs ražojam Latvijā, bet tādos apjomos, kā mēs ražojam, Latvija nav mūsu tirgus. Latvija ir pārāk maz. Mums nav citu opciju, kā skatīties eksportā. Un ja mēs skatāmies eksportā, tad mūsu konkurenti ir visa plašā pasaule. Diemžēl. Un pats pēdējais. Eksports, ja mēs tā runājam, nav ne eksporta deklarācija, ne darījuma līgums. Tas ir attiecības stāsts, ko mēs rakstam katru dienu. Paldies! Paldies, Agnija Dzelme. Ir arī daži jautājumi. Pirmais atkal ir kā parasti komentārs. Paldies par kvalitatīvajiem fasādes dēļiem. Arī no manis, starp citu, ja es tā domāju. Paldies. Jā, bet tad jautājums, koku eksporta tirgus ir ievērojami mainījies? Skandināvija, Vācija, esot pilnībā apstājusies, kuras valstis joprojām ir tās, kuras pērk? Koku materiāla tirgus ir ļoti tiešām ciklisks. Tieši Covid laikos visiem mūsu produktiem ļoti pieauga apgrozījums. Arī mūsu biznesā mūsu apgrozījums bija 125 miljoni. Cilvēki sēdēja mājās, viņiem nebija ko darīt. Viņi labiekārtoja mājokļus, taisīja savus terases. Šobrīd, teiksim, tas viss ir mazliet nokrities, ja? Jo vienkārši mainās mazliet preferences. Bet tieši šobrīd, manuprāt, ir kaut kāda stabilizācija. Tirgi, kuros mēs strādājam, ir Eiropa. Mums ir, kā es jau minēju, mums ir ļoti liels tirgus Francijā, kur mēs tieši pārdodam terases dēļus un tādus produktus. Bet mūsu klienti, mēs neesam zāģētāji, mūsu klienti ir salīdzinoši nelielie tirgotāji, tādi tā kā plači, kas ir, teiksim, izplatīti Eiropā. Tas ir mazliet varbūt savādāk, ja viņiem arī tā alternatīva ir nopirkt no tādiem kā mēs vai nopirkt no importētājiem. Viņi nevar nopirkt pat taisno no zāģētavām Somijā vai Zviedrijā, ko mēs darām, ja? Bet jautājums tieši varbūt par Francijas tirgu, ne tik kā nokļūt Francijas tirgu, kāds ir tas stāsts? Koku materiālu tirgu ļoti daudz, kas līdz vēsturiski ir noticies ar aģentu starpniecību, ja? Un, teiksim, savā ziņā mēs sākām ar to, ka mēs rakstījām šīs te vēstules. Un tajā brīdī mums bija priekšrocība. Šobrīd iespējams ienākt tirgu, jau tās cenu priekšrocības nav, jo Latvijai nav zemāks cenu līmenis, kā tas ir Skandināvijā. Brīžiem Latvijas koks pat ir daudz dārgāks. Mēs esam zāģētavu klients, un pēdējos gadus mēs lielāko daļu iepērkam tieši Zviedrijā, Somijā, jo tur ir zemāka cena nekā Latvijā. Ir jāzina pareizie cilvēki, laikam būtu tā īsā atbilde, ja? Un to varbūt vienkāršākais ir atrast šos te aģentus, ja? Kuri zina industriju. Tad savā veidā, ja es pareizi saprotu, jūs esat kļuvuši par Zviedru un Somu zāģētavu aģentiem. Ja, negluži, tāpēc, ka tas mūsu produkts ir jau daudz specifiskāks, kas ir domāts jau mazumtirdzniecībai. Zviedru un Somu zāģētavs strādā uz lieliem pircējiem, kur viņi fokusējās pārdot visu, kas nāk no ražošanas. Mēs jau piedāvājam klientam to, ko precīzi, ko viņš grib, ka mēs piedāvājam vienu kravu, kur būs specifikācija sadalīta, gandrīz vai katra paka būs citādāk. Tas ir kaut kas, kas lielajām zāģētavām būtu problemātiski.
Viņas labāk pārdot lielos apjomos kuģos, un ja viņi sāks dalīt pa tām mazajām frakcijām, viņiem tas būs salīdzinoši papildus izmaksas. Tad, ja es pareizi saprotu, tā priekšrocība cena vairs nav priekšrocība, ir tā specifiskā produkta nodrošināšana tāda. Savā ziņā tas ir nišas produkts vai negluži? Savā ziņā tas ir nišas produkts tajā ziņā, ka tiem mūsu klientiem tās iespējas nopirkt viņu no zāģētavām ir diezgan ierobežotas. Labi. Neviens zāģētavās negrib runāt ar klientu, kurš paņēmis, piemēram, vienu autokravu 3 mēnešos. Žēl. Te jau ir tas, ka mēs strādājam Francijā ar aģentu, un aģents ir tas, kurš komunicē ar mums un komunicē ar tiem 40 pircējiem. Ja? Un, jā, tajā pirmajā stāstā varbūt tas klienta faktors mums nebija tik būtisks, kaut arī mēs tāpatās viņus visus vismaz reizi gadā vizitējam, lai pārunātu, kādas ir tās viņu vajadzības un varbūt kaut ko pamainīt tajā veidā, kā mēs darbojamies. Vēl jautājums, kā tev liekas, cik liela nozīme jūsu biznesā taisni ir veiksmei? Es nezinu, kurš to jautājumu uzdeva, jo patiesībā tas laikam bija viena no tām tēmām, kas varētu arī būt man noslēguma atziņa. Ja? Jo, es runāju ar saviem kolēģiem arī par to runu, ko es teikšu šodien, un teicu, uz ko es fokusēšos, jo reāli ir daudzas lietas, ko es vēl varētu pastāstīt. Un viņi saka, jā, bet patiesībā ir kaut kur mums tiešām ir noveicies. Tiešām ir noveicies. Tā kā veiksmei ir nozīme, bet veiksme principā nāk pie cilvēkiem, kas kaut ko dara. Un veiksme reta, kad var būt tās atnāk pie tiem, kas sēž divānā un lamā valdību. Ja, nu tāds... Ziniet, tas ir tāpatās, kā man ir draugi ir teikuši. Reizēm ir vienkārši svarīgi būt pareizajā vietā un pareizajā laikā. Un, ziniet, tā ir. Bet atkal, ja jūs esat uz tā dīvāna, visticamāk tā nebūs ne pareizā vieta, ne laiks. Vēl jautājums, ko jūs ieteikt kā pirmo soli mazam uzņēmumam? Es pieļauju, nezinu, varbūt jūsu nozarei vai vispār? Ziniet, meklēt to, kas ir tas specifiskais, ko tirgus varētu pieprasīt. Un atkal mēs atnākam pie tiem pamatiem, ja, tā prece un tas klients. Ja, ka ir jāsaprot, kas ir tā prece, ar ko viņa būs specifiskāk, ar ko viņa būs labāk kā cits, savādāk nekā konkurenti. Un tad nākamais solis ir atrast to klientu. No. Ja nav šīs sastāvdaļas, mēs varam būt ļoti lepni, ka mums ir izcila prece, ja viņu nevienam nevajag. Vai arī mēs vienkārši esam pārāk dārgi. Ja, tas ir tas, no kā vienkārši māksla atšķirās no māksla būt uzņēmējiem. No, mākslu tu radi primāri sacenšoties ar sevi. Jā. Bet paldies, Agnī, par stāstu. Mums jau rāda, ka laiks ir beidzies. Paldies. Mēs labprāt vēl parunājam. Paldies. 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 Jā.